Man ir ārkārtīgs prieks redzēt šo treneri vienmēr dzīvē un darbos, jo viņa ir gan savu pudu sāli sapēdusi starptautiskajā arēnā, viņa ir bijusi vadošos amatos tādos uzņēmumos kā Norwegian Air, Mars, Avon, un šobrīd viņa ir Inchcape Latvijā HR direktore. Es viņu ļoti augstu vērtēju, jo viņa arī man kā vadītājai ir palīdzējusi sarežģītās situācijās, un viņa spēja to visu darīt tik viegli, ka man absolūti trāpīts bija, man liekas, šo konferenci sākt ar tēmu par jaunu konceptu no Zandas Šmates - labbūtības inteliģence. Dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem. Labdien! Labrīt! 90,000 stundas. Tik daudz laika mūsu dzīvē mēs veltam darbam. Tas ir daudz vai maz? Daudz. Kāds varbūt gribētu vairāk? Jā, Anna saka jā. Tu redzēji, ka tu esi vienīgā. Kāds gribētu mazāk? Kurš tāpat kā es ir skaitījis, cik vēl ir gadi līdz pensijai? Cik vēl ir gadi hipotekāriem kredītam? Un kā tas iet kopā? Un kad izaugs mani bērni, lai es varētu tā vieglu sirdi viņus palaist pasaulē un domāt tikai par sevi. Mana tēma šodien ir labbūtības inteliģence. Tas ir jauns termins, kas ienāk līderības kompetenču sarakstā. Un es jūs gribu iepazīstināt šodien ar gan šo terminu, gan to, kāpēc tas ir tik svarīgi runāt par labbūtības inteliģenci. Un aicināt jūs kā vadītājus rādīt priekšzīmi saviem darbiniekiem, savām komandām, savos uzņēmumos, un tas viss sākās ar apzināšanos un ar zināšanām par to, kas tad tas ir. Bet kāpēc par to ir svarīgi mūsdienās runāt? Labbūtība un augsti sasniegumi darbā. Vai tas iet vienmēr roku rokā? Mēs redzam, ka nē. Reizēm es attopos krustcelēs, kur man ir jāizvēlās. Vai nu mana labbūtība ir primārā, vai varbūt mani profesionālie sasniegumi un mana vēlme kaut ko vairāk izdarīt. Darbs ir svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa, jo mēs caur darbu realizējam savu potenciālu, socializējamies, attīstamies, dodam pienesumu sabiedrībai, un, protams, tā ir arī finansiālā stabilitāte. Un kamēr vien roboti nav pārņēmuši šo pasauli, mums ir jāstrādā, un es ļoti gribētu, lai mums nav jāizvēlās starp divām šīm lietām. Un par to arī mūsdienās runā daudz eksperti, ka nav pareizi, ka mēs stāvam krustcelēs un domājam, kas ir svarīgāk. Mēs gribam, lai mūsu darba vide un kopīgā joma, pasaule, kurā mēs dzīvojam un strādājam, lai mums būtu gan labbūtība, gan augsti sasniegumi darbā. Par to mūsdienās tiešām ļoti daudz runā un aizdomājās, un eksperti pēta, un labbūtības inteliģence ir jauns termins, kas ienāk mūsu vārdnīcās un līderības kompetencēs. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad jau vairāk kā 15 gadus iepriekš mēs redzējām tādus biedējošus virsrakstus. Cilvēka enerģijas krīze. 15 gadi ir pagājuši un šķiet, ka mūsu krīze tikai palielinās. Iespējams, ka jūs atpazīsiet sevi kādā no šīm te darbībām vai domām vai pieejām vai attieksmēm. Piemēram, cilvēka vērtību nosaka viņa profesionālie sasniegumi. Ja viņš savā profesionālajā dzīvē tā kā nav kaut ko sasniedzis, tad ir jautājums, cik kvalitatīvi viņš dzīvo un ko viņš dod sabiedrībai. Atpūsties nozīmē slinkot. Ir tik daudz iespējas, ka mēs nevaram vienkārši gulēt mierā un atpūsties, jo tas nozīmē, ka mēs laižam garām laiku. Cilvēki jūtās vainīgi, ja viņi dodās atvaļinājumā, jo citiem būs vairāk jāstrādā. Un tāpēc cilvēki neiet atvaļinājumā. Vēl reizēm cilvēki mēdz ar darbaholismu un tādu nemitīgu aizņemtību cīnīties patiesībā pret zemu pašvērtību, cīnīties ar trauksmi, parādīt, ka es esmu ļoti svarīgs šai organizācijai, ka bez manis šeit nevar iztikt. Vēl mēs domājam reizēm, ka jo vairāk sapulču, jo svarīgāks cilvēks es esmu, un vēl reizēm cilvēks saka, man bija ļoti produktīva diena, man bija ļoti daudz sapulces. Ir liela jautājuma zīme, vai tas ir viens un tas pats. Vēl mēs strādājam vēl vakaros, mēs strādājam brīvdienās, un mēs šo faktu piespraužam pie žaketes un jūtamies kā varoņi, un pārējie domā, šim gan ir augstas darba spējas. Mēs neejam pusdienās, jo tas ir vēl viens veids, kā būt produktīvākiem. Mēs strādājam, esot slimi, ja vien droši vien neguļam pie sistēmas vai uz operāciju galda, tad var jau pastrādāt, vai ne? Jo viss ir telefonā, viss ir pieejams, ir notifikācijas, un mums ir jābūt visu laiku lietas kursā par to, kas notiek.
Patiesībā šīs ir pazīmes toksiskai produktivitātei. Ir tāds termins, un tas raksturo neveselīgu kompulsīvu vēlmi par katru cenu būt produktīvam, un ilgtermiņā tas nav veselīgi, jo tādā veidā mēs upurējam savu mentālo un fizisko labbūtību, upurējam attiecības, neveltam viņām tik daudz laiku vai veltam nekvalitatīvu laiku, un kopumā tas negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Es teikšu godīgi, es sevi tajā sarakstā atpazinu, un es aicinu sākt ar sevi, tāpēc es arī stāstu par sevi, un šis saraksts man ļoti atvēra acis, jo es esmu vadītājs, un no manas rīcības izdara secinājumus mana komanda. Es rādu priekšzīmi par to, ko es varētu no komandas tā kā sagaidīt, un viņi neviļus iespējams, ka pavelkās līdzi šai rīcībai, ko viņi redz no šī toksiskā vadītāja, toksiski produktīvā vadītāja. Fakti, diemžēl, rāda to, ka darba pasaule mainās, bet mūsu prasmes netiek tam līdzi. Ir kāds pētījums, un šeit tikai daži, daudz vairāk jūs varat atrast, protams, interneta dzīlēs. 80% darbinieku saka, ka viņiem pietrūkst enerģijas tikt galā ar visu, kas no viņiem tiek sagaidīts. Mums nevis pietrūkst laika, bet mums pietrūkst enerģijas. Jo laiks iespējams ir, bet tad, kad šis laiks parādās, tad mums nav spēka neko darīt. Cits pētījums saka, ka 69% darbinieku atzīst, ka viņu tiešais vadītājs ietekmē viņu mentālo veselību. Un tas ir daudz, mēs esam atbildīgi par to, kā mūsu cilvēki jūtās darba vidē. 67% vadītāju saka, ka viņiem ir jāstrādā virsstundas, jo viņi nespēja visu padarīt ikdienā, pārsvarā sapulču dēļ. 80% darbinieku ir šajā sarakstā. Un pavisam nesen ir publicēts Kantar kārtējais pētījums, kurš saka, ka aptuveni puse darbinieku pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši izdegšanas pazīmes. Puse. Un tie ir tikai tie, kas pazīst šīs pazīmes, kas to pamana, un mēs zinām arī stigmu mūsu sabiedrībā, ka mēs par mentālo veselību, par depresiju nerunājam, jo tā ir vāja cilvēka pazīme. Kas mūs visus šeit ir novedis pie šīs cilvēka personīgās enerģijas krīzes, patiesībā noved mūsu pašu izpratne, novecojuši stereotipi, pārprasti uzskati par to, kas tad virza augstu darba sniegumu. Jo pētījumi ir pierādījuši, ka mēs daudz labāk strādājam tad, kad mēs arī parūpējamies par sevi. Un organizācijas šajā gadījumā arī turpina investēt tādos rīkos un risinājumos, kas patiesībā ir reaktīvi un kas patiesībā runā par individu, bet nerunā par sistēmu kopumā. Un tāpēc aicinājums caur šo labbūtības inteliģenci ir visiem kopā stiprināt mūsu izpratni par to, kas tad būtu jādara dažādos organizācijas līmeņos, un kā mēs varam jau preventīvi censties novērst to, ka tie cipari, ko es tikko rādīju, kļūst vēl biedējošāki. Būtu jau jauki, ja mēs varētu naktas laikā palaist tādu programmu, kā update versiju saviem telefoniem, un mēs visi rīt no rīta pieceļamies un darbojamies daudz efektīvāk, bet tā, diemžēl, nav. Mums ir jāiziet visticamāk cauri savai pieredzei, ir jāmācās no tās, jāmācās vienam no otra un jārūpējās par to, lai mūsu kā vadītāju prasmes ir vienmēr īstajā līmenī un lai mēs sekojam tendencēm. Kam tad mēs parasti pievēršam uzmanību, kad mēs runājam par vadītāju attīstību? Bieži vien tās ir 3 lietas – finanšu pratība, operacionālā vadība un tehnoloģijas. Bet mūsdienās eksperti un zinātnieki un pētnieki saka, ka mums ir jāpievieno šim visam labbūtības inteliģence kā kārtējā nākamā prasme, kas iet klāt šajā sarakstā. Jo ja mēs pievienojam kaut ko citu, kā piemēram jaunas tehnoloģijas, tad mēs patiesībā neparūpējamies par cilvēku labbūtību un mēs šo visu sistēmu padaram tikai vēl neveselīgāku un viņa nespēs tik ilgi funkcionēt. Pamats ir apzināties, ka labbūtība organizācijā veidojās 3 līmeņos. Līdz šim mēs bieži teicām, indivīds ir atbildīgs par savu labbūtību. Jā, taisnība, neviens nevar mūsu vietā iet un kārtīgi izgulēties, bet ir svarīgi saprast, ka indivīds neveido viens pats šo sistēmu. Indivīds ir tikai viens elements šajā sistēmā. Un mums kā individiem, protams, ir jāsaprot, kādi ir mani paradumi, kā es guļu, ēdu, padzeros, fiziski nodarbojos, kā es varbūt mainu savus paradumus, cik daudz laika es veltu sociāliem tīkliem, kā tas mani ietekmē. Ir tik daudz lietas, par ko mēs paši esam atbildīgi, un tāpēc tas sākās ar pašapzināšanos un savu paradumu izvērtēšanu un paradumu iespējams maiņu. Bet man apkārt ir komanda ar kolēģiem un vadītājs, un atcerieties, cik vadītājs lielu nozīmi atstājas darbinieku labbūtību. Tāpēc ir svarīgi paskatīties uz komandu.
Kā mēs kā komanda runājam, sadarbojamies, pieņemam lēmumus, ietekmējam viens otru. Un mācībās, vadot kids mācības, vadītāji man ir teikuši, ka viņiem ir bijuši vadītāji, kurus viņi sagaida atnākot uz darbu, un tad viņi saprot, kāda būs šī diena. Jo vadītājs ir tipisks garastāvokļa cilvēks, un darbinieki viņu gaida ar tādu lielu neziņu, kā tad vadītājs šodien ietekmēs manu dienu. Pozitīvi vai negatīvi. Tātad komandai ir liela ietekme, bet, protams, ka mēs visi darbojamies organizācijā, kurā ir savas kultūras, normas, pieņēmumi, politikas, lēmumi, un tas arī viss kopā ietekmē darbinieku labbūtību. Mēs varam augstākās vadības līmenī pateikt, ka labbūtība un cilvēki ir svarīgi, bet ja mēs organizējam sapulces piekdienu vakaros, pēcpusdienās, tad vai mēs ar šo rīcību sakam to pašu, ko mēs esam pateikuši, kas mums ir svarīgi? Diez vai, tāpēc labākās prakses noteikti ir domāt par to, kā palīdzēt darbiniekiem šo ikdienas darba vidi veidot tādu, kas atbalsta viņu labbūtību. Nu, lūk, te ir arī definīcija šai labbūtības inteliģencei, šim jaunajam terminam. Tā ir prasme identificēt, tātad noteikti ieraudzīt, izprast un uzlabot šos sistēmiskos faktorus, kas ietekmē labbūtību darbā, lai mēs visi kopā, un it īpaši mēs kā vadītāji, varam veidot tādu vidi, kur cilvēki uzplaukst, kur viņi labi jūtās, kur viņi ir apmierināti ar dzīves kvalitāti, un tajā pašā laikā viņi sasniedz augstus rezultātus. Un ir priecīgi par to, ka viņiem darbs dot iespēju daudz idejas realizēt un baudīt sasniegumus, baudīt atzinību un priecāties par to, ka viņi ir spēruši soli uz priekšu savā profesionālajā izaugsmē. Šo visu liekot kopā, eksperti ir izveidojuši arī tādu kā modernu pieeju inteliģencei. Droši vien esat dzirdējuši emocionālā inteliģence, IQ, bet eksperti to visu mums piedāvā paskatīties kā piramīdu, kurā apakšā ir šī labbūtības inteliģence. Tas nozīmē, ka mūsu ikdienas paradumi, mūsu spēja tikt galā ar stresu, ar veselīgu stresu, mūsu spēja atjaunoties, atpūsties, mūsu izpratni par to, cik tas ir svarīgi, tas ir pamats cilvēka ilgtspējīgai izaugsmei. Un tikai tad, kad mēs esam sevi nodefinējuši un stiprinājuši šo labbūtības inteliģenci, tad nākamais līmenis ir emocionālā inteliģence, kura arī ir svarīga mums, gan kā vadītājiem, gan kā jebkuram cilvēkam, jo tā palīdz veidot uzticības pilnu vidi darba vietā, tā palīdz cilvēkiem dalīties, atrast labākās idejas un veidot šo visu kopā, tātad sadarboties un miedarboties. Tad, kad esam parūpējušies par emocionālo inteliģenci, tad noteikti nākamais šajā piramīdā ir cilvēciskais prāts un intelekts. Un tas nozīmē, ka mēs esam spējīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izprast dažādību, pieņemt dažādus viedokļus un aspektus un nonākt pie labākās idejas konkrētajā brīdī. Un tikai piramīdas augšpusē ir mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts patiesībā paplašina mūsu iespējas, bet tas nav pirmais primārais. Kā jūs redzat, šajā piramīdā ir daudz svarīgi līmeņi, kuros mums ir jābūt prasmīgiem, lai mēs varētu arī mākslīgā intelekta iespējas izmantot veselīgā veidā un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi gan sev, gan savām komandām, gan mūsu uzņēmumiem. Es gribu citēt Jen Fisher, varbūt esat dzirdējuši šīs sievietes vārdu. Viņa ir, manuprāt, pirmā Chief Wellbeing Officer. Tāds jauns amats ir ienācis arī profesiju katalogā. Un viņa ir izgājusi cauri personīgai ļoti sāpīgai pieredzei, ir bijusi tur, kur ir nenormālās darba stundas, ir bijusi arī sarakstā ar cilvēkiem, kas ārstējās no vēža, un viņa ir nonākusi pie daudz vērtīgām atziņām, bet es šodien gribu citēt tikai vienu. Viņa saka, ka organizācijas nedrīkst vairs ilgāk ignorēt šo labbūtības inteliģenci kā kritisku līderības kompetenci. Un mēs nedrīkstam virzīt uz vadošiem amatiem cilvēkus, kuriem nav šīs labbūtības inteliģences prasmes, jo viņi sadedzina sevi, viņi sadedzina savas komandas un ilgtermiņā šis rezultāts, diemžēl, nav labs. Tātad aicinājums ir padomāt par to, par tiem lēmumiem, ko mēs virzam uz vadošām pozīcijām un kā šie cilvēki prot menedžēt un vadīt savu labbūtību, kā viņi par sevi rūpējās un vai viņi ir lielisks piemērs citiem.
Ko tad vadītājs var darīt, lai savu labbūtības inteliģenci stiprinātu? Šeit ir dažas idejas, kas varbūt nodara jau šodien vai rīt. Pirmkārt ir jāsāk ar sevi. Tieši tāpēc kā lidmašīnās mēs sakam, ka skābekļa maska ir jāuzliek sev pirmajam, ir jāsāk ar sevi. Jo vai jūs zinat, ka tad, kad jūs neesat pietiekami gulējuši, labi, kvalitatīvi vai ilgi, jūsu lēmumi ir sliktāki un jūs atstājat sliktāku ietekmi uz saviem darbiniekiem. Ir dažādi pētījumi, kas mēra šo miega ietekmi un skatās, un atklājumi ir interesanti. Vai jūs zinat, ka jūs neesat paēdis? Varbūt tas arī ietekmē jūsu lēmumus un jūsu emocijas, kādas jūs radiet savā komandā. Tātad izpratne par to, kas man palīdz, kas ir vajadzīgs, kā es atpūšos, kā es atjaunojos, un tādā veidā sākt ar sevi un stiprināt savas enerģijas vadīšanas prasmes. Nākamais ir rūpes par psiholoģisko drošību komandā. Gan redzēt, kas notiek ar cilvēkiem, gan pievērst viņiem uzmanību, gan runāt un, protams, ka veicināt šo te uzticību. Darba slodzes pāraudzība, darba slodzes vadīšana. Tas ir vēl viens jauns termins, kas varbūt nav izkristalizējies kā tik svarīgs līdz šim, bet cilvēki ļoti cieši no kognitīvās pārslodzes, no neefektīviem risinājumiem, neefektīviem procesiem, no sapulču pārpilnības. Un tāpēc ir svarīgi, lai vadītājs tam pievērš uzmanību un arī veicina šo kvalitatīvo atjaunošanās procesu. Gan ar savu piemēru rāda, piemēram, nestrādājot atvaļinājumā, neatbildot uz e-pastiem, neesot visu laiku pieejams. Ja? Kaut vai šādu pavisam vienkāršu piemēru rāda, ka atjaunoties ir ļoti, ļoti svarīgi un cilvēkam ir jāatpūšās. Izpratne par to, ka cilvēkiem ir svarīgi redzēt jēgu savam darbam. To mēs saņemam caur atzinību, caur izaicinošiem uzdevumiem, caur sadarbību ar citiem. Un paust šo atzinību, jo tas ir labākais motivators, kas stiprina motivāciju komandā un stiprina citu cilvēku pārliecību par savām spējām. Veltīt laiku refleksijai, šo vārdu Anna jau pieminēja. Mums kā vadītājiem nav laika, mēs skrienam. Un mums arvien mazāk iespējams arī atnāk atgriezniskā saite, ja, jo kurš tad to tik bieži dod vadītājiem. Apstāties, iepauzēt un padomāt, kā es rūpējos par savu labbūtību, kā mani lēmumi atstāja ietekmi uz manu komandu un atrast šos cilvēciskās saskarsmes punktus pat visgrūtākajos brīžos, pat tad, kad ir visvairāk darba. Domāt par labbūtības principiem arī tādā strateģiskā līmenī, domāt, vai šo projektu mums vajag šobrīd, kā mūsu cilvēki jūtās ar citiem projektiem, vai viņi var šo paveikt vēl šobrīd, vai varbūt to mēs atstājam uz kādu vēlāku laiku, kad iespējams, ka tas būs labāk mūsu cilvēku labbūtībai. Prasmes un spējas vadīt taktiskas sarunas par mentālo veselību. Tas, manuprāt, ir jāmācās, bet jāmācās ar mūsu izpratni par to, kas tad ir mentālā veselība un ka par to ir jārunā. Jo, kā es teicu, stereotips sabiedrībā ir diezgan tāds iesakņojies, ka es esmu vesels un ja kādam ir kādas problēmas, tad viņš droši vien ir kādas konkrētas klīnikas pacients, bet tā nav. Mēs visi ikdienā saskaramies ar stresu, ar dažādiem izaicinājumiem, un par to ir jārunā un jānormalizē šīs lietas. Un sarunas un tradīcijas komandā, kas veicina labbūtību. Ir forši pajautāt komandā, kā mēs jūtamies, kā mēs varam paši sev palīdzēt. Varbūt mēs reizi nedēļā ejam visi kopā pusdienās un uzzinām, kā kuram iet, un mums ir šis laiks komandas veidošanai. Kaut vai viena pavisam vienkārši ideja. Šīs ir 8 idejas vai 8 lietas, kam pievērst uzmanību, un ir izkristalizējušās 2 vēl jaunas, tādas kā apakškompetences labbūtības inteliģencei, un speciālists esmu atstājis arī anglisko nosaukumu, jo tad iespējams labāk vēl var saprast, ko tas nozīmē. Kognitīvās slodzes pārvaldīšana nozīmē, ka vadītājs saprot, kas šo slodzi veido darbiniekos, un palīdz viņiem atrast labāko veidu, kā tikt galā ar tiem ikdienas izaicinājumiem, piemēram, sapulču daudzums, piemēram, procesi, kas nav efektīvi, enties saskaņošanas līmeņi. Varbūt, ka mēs varam to visu pārskatīt. Un otra lieta, kas ir ienākusi arī mūsu vadītāju vārnīcās, ir cerība. Šajā trakajā pasaulē, kad ir visapkārt augsts trauksmes līmenis, nevar saprast, kas ir patiesība, kas nav. Nekas nav skaidri saprotams, nelineāras lietas notiek, viss viens otru ietekmē. Cerība ir tas, ko vadītājs var parādīt un paust un nodot saviem darbiniekiem.
kuri skatās uz vadītāju šos grūtajos brīžos. Un cerību mēs varam stiprināt, ja mēs iesaistam darbiniekus dažādos lēmumos, kopā izvēlamies dažādus risinājumus un pielietojam coachinga prasmes, uzdodot jautājumus un virzot sarunu ar jautājumu palīdzību. Reizēm varbūt mums šķiet, ka nopērkot masāžas krēslu vai pasaucot jogas instruktoru uz biroju, mēs nodrošinam labu labbūtības līmeni, bet patiesībā pamatlietas ir pavisam vienkāršas. Atpūtas laiks, normālā, tas daudz pozitīvāk ietekmēs labbūtību organizācijā nekā joga birojā vai masāžas krēsls. Tas viss ir jauki un tas viss ir svarīgi, bet mans aicinājums ir atgriezties pie pamatlietām un apzināties, ka atpūta, attiecības, patīkama vide un samērīga darba slodze, tas ir tas, kas palīdzēs gan parūpēties par labbūtību, gan arī veicinās augstus sasniegumus darbā. Un ja jūs no šodienas aiziet ar dažiem jautājumiem, ko padomāt vai ko kādam uzdod, tad es aicinātu uzdot šos divus jautājumus. Pirmkārt, kādas manas rīcības, manas kā vadītāja rīcības pozitīvi un negatīvi ietekmē manu darbinieku labbūtību, gan pajautāt sev, gan pajautāt citiem. Un nākamajā 1-pret-1, jeb mītiņā ar jūsu darbinieku, pajautāt viņam otro jautājumu. Ko es kā vadītājs varu darīt, lai atbalstītu tavu labbūtību darbā? Jo labbūtība mums katram nozīmē kaut ko citu. Bieži vien mums ir jāmācās nospraust robežas, runāt par to, kas mums ir svarīgi, bet tas viss sākas ar cieņpilnu, apusēju sarunu. Un tāpēc es aicinu jūs visus domāt par labbūtību un stiprināt šo inteliģenci sevī un apkārtējos, lai mums nebūtu jāizvēlās un lai mēs dzīvotu tādā sabiedrībā un pasaulē, kurā labbūtība un augsti sasniegumi iet roku rokā. Paldies! Paldies tev, Zanda. Man ir ļoti grūti. Kolēģi, man dažreiz liekas, ka es tās mūsu konferences veidoju priekš sevis. Jo es nezinu, kā jums kāds vēl jūtās toksiski produktīvs. Kāds ir zālē? Vismaz daži ir. Mani kolēģi ir jutuši manu toksisko produktivitāti. Tāpēc man tev jautājums. Es neredzēju vēl, ka kāds būtu kādi jautājumi, bet jūs arī varat no vietas pacelt roku. Tā kā padomājiet tagad par jautājumu. Tikmēr es uzdošu savu Zandai. Kā dzīvot? Nu, ja tu gribi augstus rezultātus un sasniegumus, es saprotu, un tas ir arī mans piegājiens. Terapija, supervīzija, lai tu tiec galā ar saviem tarakāniem, lai taviem darbiniekiem nav tas viss jāiztur un jāiznes. Bet kā zināt, kur ir tas līdzsvars, kad mēs kļūstam, kad mēs ejam tā uz ļoti augstu sniegumu sasniegumiem, un es zinu, ka tu esi strādājis ar starptautiskām komandām un uzņēmumiem, kas tiešām ļoti, ļoti daudz un smagi strādā. Un kā zināt, kur ir tā robeža? Vai to var zināt, vai to var just? Vai tas ir no tā, ko cilvēks pasaka, nokomentē? Droši vien ir jājautā, jārunā ar cilvēkiem. Un jābūt tādam atvērtam dialogam, ka mans kolēģis var man pateikt, klau, man šis ir pa daudz. Vai varbūt mēs viens otru tik labi jau pazīstam, ka es zinu, ka kaut kādā brīdī es zinu cilvēka prioritātes un vajadzības un parādu, ka es zinu un saku, ej mājās noteikti ātrāk, jo tu šodien jau pēc acīm. Jā, jo tu šodien esi runājis ar miljonus cilvēkiem un tu noteikti jūties nogurus, un tas nekas ir tu 4:30 aizēji mājā. Ir kaut kāda korelācija arī ar valstīm? Es domāju, ka ir, vai ne, par darba kultūru, un man liekas, ka tomēr latvietis, kas strādā kā zirgs, ir diezgan daudziem norma bijusi ilgadēji. Vai tik viegli mainīt? Zini, mēs kā latvieši esam kaut kur top 30 no visām 180, cik tur pasaules valstīm, mēs esam top 30 tās tautas vai nācijas, kas vissmagāk strādā. Jā. Tas noteikti nāk līdzi, un tās toksiskās produktivitātes domas arī ir kaut kas, ko mēs vienkārši redzam sev apkārt, un mēs ar to dzīvojam un nesam sev līdzi. Bet aicinājums ir apstāties un pajautāt, vai tiešām tā ir. Zikār, man mazliet tāda deja vu sajūta. Atcerieties, kad arī Kīcā mēs daudzi runājām par to, ka vajag digitalizēties. Un daudz teica, nekas kaut kad vēlāk digitalizēsimies, kaut kad vēlāk domāsim par labbūtību. Un tad pienāca Covid, un tad jau bija par vēlu. Un līdzīgi man ir tāda sajūta un korelācija arī šobrīd, ka nāks tā nākamā paudze. Un viņi, kā tu saki, nebūs gatavi tiem vadītājiem, kas tev izžmiedz kā citrons, jā? Un tad būs par vēlu. Par šo es varbūt varu vienu
iedot ieteikumu, kas ļoti, ļoti šķiet jaudīgi nostrādāja vienās no mācībām. Tad, kad jūs sakat, man nav laika manai labbūtībai, aizvietojiet vārdiņu, man nav laika, ar tā nav mana prioritāte šobrīd. Un jūs ieraudzīsiet pavisam citu ainu. Ja es pasaku, mana labbūtība vai manu darbinieku labbūtība šobrīd nav mana prioritāte, tad tas man liek apstāties un padomāt. Jo laiks ir. Jautājums, kam mēs viņu veltam. Un bieži vien ir situācijas, kurās veselība nav bijusi prioritāte līdz brīdim, kad mēs atjēdzamies, ka tas ir svarīgi. Ja? Tā kā šis bija ļoti, ļoti tāds spēcīgs takeaway, secinājums pēc mācībām nesen novadītām, kur darbinieki, dalībnieki aizgāja ar šo ieliec, tā nav mana prioritāte. Un citreiz ir ok, ja es pasaku, jā, tā šobrīd nav mana prioritāte, es par tam pievērsīšos vēlāk, bet līdz brīdim. Ļoti daudz vadītāji saka, man nav prioritāte paēst, aiziet stolotī, izdarīt citas lietas, jā. Okay. Vai ir kāds jautājums, vai latviešiem nesot jautājumu, ir bažas? Vai ir kāda baža? Ir rektur, tā kā mēs varētu ar mikrofoniem līkās, mēs varētu vai nu sabļauties, vai pabīdīties. Varbūt, ka mēs varam sadzirdēt. Jā, mēs varam, jā. Varam, jā, tad laba akustika. Labdien. Jā. Labdien. Sakiet lūdzu, vai kā rīkoties situācijā, kad, teiksim tā, vienu kolēģu iekšējā labbūtība faktiski tiek veikta uz citu kolēģu labbūtību. Kā piemērs, teiksim, ir kolēģi, kuriem kaut kādā laika posmā daudzi ir jāizdara kaut kāds darbs. Un par cik tas darbs ir tik ļoti nepatīkams, ir besī, tad tiek atrasts milzīgs daudzums iekšējās labbūtības iemeslu, ko nedarīt. Bet tad, kad pašās tajās termiņa beigās, kur vairs neko nevar izdarīt, tad tas viss tā kā saskrien vienā mirklī iekšā, un tad tam nākamajam kolēģim, kuram nav iespējas izvairīties, viņam ir tajās 2 dienās tas jāizdara, tad viņa uz tā viņa labbūtības rēķina, tagad šie te kolēģi tā kā, un tad tev kā vadītājiem, jo tu vadi abus, tev ir vai nu jātraucē šo te daudzu cilvēku labbūtību, liekot viņiem darīt to, kas viņiem pienākās, vai arī jāpazaudē faktiski mēneša ienākumu, jo, ja tas nav izdarīts, tad nevienam nav, tad... Jā, sarežģīta situācija, bet es domāju, ka atgriezniskā saite un tāda godīga saruna ar to pirmo kolēģi, kurš tur līdz tam pēdējam tā kā ir novilcis to termiņu. Es domāju, ka tas ir tas, kas vadītājiem būtu jādara. Varbūt ne pie pirmās reizes, bet ja mēs redzam, ka tas ir paterns vai musturs, kas atkārtojās, tad vadītājs sēžās un runā, klau, kā tas ir, vai varbūt mums ir jāpārskata kaut kādi procesi, līdz kuram tu to izdari, mēs nomainam termiņus, bet tā būs atklāta saruna ar šo kolēģi par to, kā viņa rīcība ietekmē citu kolēģu labbūtību un rīcību. Un, man liekas, tas ir, Zanta, vēl plašāks jautājums. Bieži vien cilvēks to nezina. Un otrs, mēs šodien daudz runāsim arī par dažādām cilvēku reakcijām, un tie, kas zina, varbūt struktūrām un mūsu Gati Ulinski, cilvēki arī dažādi skatās uz laiku, citiem termiņi ir vienīgais veids, kā viņi eksistē. Arī man taiskaitā kolēģi. Jūs nevarat iedomāties, ja? Un tad ir jautājums, vai cilvēka attieksme mainās, kad viņš uzzina šo te komentāru, kāds ietekmē citus, vai viņš saka, es esmu tāds, kāds es esmu, un pieņemiet mani, kāds es esmu, ja? Un tad ir jautājums, vai ne? Zanda, arī tu un citi treneri runājuši par arī ar toksiskiem darbiniekiem, kur to darīt. Un lai cik talantīgs viņš būtu, kaut kādā vienā brīdī tev ir jāpasaka, nē, šis man neienes tik daudz, lai tas bojātu cita vidi, vai ne? Jā, bet viss sākās ar godīgu sarunu un atgrieznisko saiti, jo iespējams cilvēks nemaz nezina. Jā, super. Mēs droši vien neatrisinājām to problēmu, jo viņa noteikti ir milzīga, bet mēs parunāsim vēl kafijas pauzē par to. Vai ir kāds vēl jautājums vai baža? Vai situācija? Mēs visu nefilmējam, šīs situācijas mēs nevienam nestāstīsim. Mums ir skicētās teiciens, viss, kas notiek kicā, paliek kicā. Lūdzu, ievērojiet to arī šodien. Jā, ir viens jautājums. Jā, super. Uzreiz parādījos. Nē,
man ir jautājums, par ko es atgriežos visu laiku un domāju vienā no iepriekšējām darba vietām, kura vairs neeksistē. Es strādāju ar augstākā līmeņa vadību kopā. Un kādā brīdī šis uzņēmums nonāca finansiālās grūtībās un bija skaidrs, teiksim, tās augstākā līmeņa vadības līmenī, kad atpakaļ ceļa vairs nav, būs beigas. Bet līdz tām beigām vēl bija jāoperē mēnesis, neatceros vienmēr, kaut kāds laiks. Un tad tā mana dilemma, par ko es visu laiku atgriežos un domāju, jo kā vadītājs viņš operē uz divām pusēm. Tā kā uz uzņēmuma labā un arī darbinieku labā. Tagad man jāiet pie savas komandas, zinot, ka tur beigas ir redzamas. Un tā kā, faktiski viņiem gandrīz vai jāmelo, jāsaka, jā, viss kārtībā ejam, ne viss kārtībā, bet tā kā ejam, strādājam uz priekšu un gan jau, ka tiksim galā un tā, lai to mēnesi vai vienalga, cik tas ir ilgi, tā kā vēl viņi darītu tos savus pamatdarbus, lai varētu, teiksim, tās operācijas turpināt visas. Un tas vienmēr tā kā domā, jo beigas jau pienāca. Un tad viņi jā, bet tu biji tik cerīga, un tu tur tā kā mūs mudināji. Es domāju, ārpēc tāda maita, es viņam meloju. Tā bieži ir maitas, man tā teica. Un tad man bija pārmetums sev, tā kā mans darbs ir tā kā, lai nodrošinātu to, lai viņi tā kā pabeidz to darbiņu līdz galam. Bet tajā pašā laikā beigās tie darbinieki varbūt domā par mani, bet viņa zināja, viņa meloja. Kā tu, Zanda, varētu nokomentēt šo? Es nezinu, cik daudz jūs varēja būt atklāti par to, kur virzās uzņēmums. Nē, es nevarēju būt atklāts. Nevienam nevarēju faktiski to teikt, jo tas nozīmē, ka, principā, darbs apstātos, bet, tā kā bija jāturpina vēl kaut kādu brīdi. Nevienmēr. Tas man nāca prātā saistībā ar to Hope Architecture, kas bija tā kā beigās, un tas tieši domāju, un kā tas ir, tā kā, es negribētu, lai man šāds scenārijs vēl. Jā, man liekas, ka tas Hope Architecture Zandai, man liekas, bija mazliet citādākā leņķī par to, ka tu iedvesmo. Maza replika, jo mēs dosimies tālāk, bet noteikti pie kafijas jūs noķersim. Atcerieties Covid laiku, kad vienā dienā apstājās pilnīgi viss. Es to atceros vienkārši kā šodien. Iedomājieties mācību, ekskluzīvu mācību nozari. Mums apstājās pilnīgi viss, kā visticamāk lielai daļai no jums. Un mēs nevienā brīdī darbiniekiem neteiktu, viss būs labi, rītdien gan jau viss atvērsies, nekas mums taču jāstrādā. Nē, mēs runājām absolūti atklāti. Un tā kā pilnīgi atklāti mēs arī runājām, daži vadītāji, kurš grib braukt projām, kurš nezin vispār ko darīt. Un man liekas, ka atklātība, es nezinu kā jums, bet man liekas tas arī, ko tu Zanda stāsti, ka mēs ejam uz to atklātību. Tas fake it till you make it un kaut kāda piesakšana, viņa, vismaz manai dēla paaudzei vispār vairs neies cauri, jā. Tā kā... Jā, cerība nebija domāta, varbūt tā, ka mēs jebkuros apstākļos viešam maldinošas cerības, jā, bet vadītājiem ir jāizlavierē, jā. Gudras grāmatas saka to, ko var, to sakam, ko nevar, to nesakam. Un tad mēģinam tikt līdz kaut kādam nākamajam posmam. Ne tikai gudras grāmatas, arī gudri treneri. Dāmas un kungs, Zanda Šmate, aplaus tev. Zandu var noķert vairākos formātos. Šodien pie kafijas, gan viņai ir brīnišķīgs 4. decembrī treniņš par performance management, jeb kā tad vadīt darba sniegumu, gan tad, kad iet labi, gan tad, kad iet slikti, kā mēs varam būt augsti produktīvi, un es pieņemu, ka vienlaikus neizdegt, ja? Un savukārt Zanda ir viena no vairākajiem treneru komandas mūsu biznesa klasē, kas ir tāda visatzītākā programma vadītājs šobrīd Latvijā. Es viņu saucu par alternatīvu augstskolu biznesa pamatiem. Ir kāds biznesa klases absolvents šeit? Jā, vismaz 10, 20, super brīnišķīgi. Es ticu, ka jums patika, un jūs stāstat par to tālāk. Tā kā, Zanda, paldies tev milzīgs, un redzi, man ir tā privilēģija, ja? Labi, gudri cilvēki raksta grāmatas, un šodien tu saņemsi vienu grāmatu, ceru, ka tu vēl neesi viņu izlasījis, ja? Tur ir ļoti daudz teorijas. Laila Jemberga varbūt ir arī zālē mūsu treneri, viņi ir uzrakstījis brīnišķīgu grāmatu par zinātnē pamatotu laimes treniņu, par to, kā izaudzēt laimi. Tā kā tu izaudzēsi darbu smagu, un tad tu izaudzēsi arī to laimi. Labi, paldies, liels laimes, jauka diena.